Labs rīts visiem kosmosa ziņu klausītājiem un rīta kafijas baudītājiem. Piektdiena, 25. jūlijas, un mēs turpinam peldēt jauna mēnesa vibrāciju viļņos. Īpaši sveicieni šīs dienas jubilāriem, jeb visiem tiem, kur ir dzimuši šajā datumā. Tie ir cilvēki, kuros apvienojas radoša dvēsele, ambīcijas un lepnums. Un tas viss ir ietīts sirsnīgā un siltā enerģijā. Viņi bieži vien jau no bērnības zina, ko vēlas, un parasti arī to panāk, jo viņiem ir iekšējs dzinuls būt redzamiem, būt labākajiem un atstāt pēdas pasaulē. Viņi grib spīdēt, bet pa savam, nevis tā kā visi citi. Īsāk sakot, šīs dienas jubilāri ir drosmīgi, dāsni, mazliet teatrāli, bet ar lielu sirdi un karalisku dvēseli. Savukārt vārda dienās šodien sveicam Jēkabus un Žaklīnas. Arī zvaigznes iesaka turpināt un ļauties radošām izpausmēm, nebaidīties no lieliem sapņiem, jo lauvas enerģija ir silta un spēcīga kā tikko pagatavota kafija tavā mīļākajā krūzē. Bet saulīte harmonijā ar Saturnu un Neptūnu atgādina, sapni kļūst īsti tikai tad, ja nebaidamies tos īstenot soli pa solim. Un vēl tikai neliels brīdinājums – uzmanies no nevajadzīgiem strīdiem, jo saspringtā enerģija var radīt karstu gaisotni tieši tur, kur neviens to negaida. Šodien izvēlies diplomātiju un pacenties nekaitināt lauvu bez vajadzības. Lai tava kosmosa kafija un visa diena garšo pēc zvaigznēm, bet virs galvas mūžīgs piena ceļš.